un mēs ķeramies pie tālākās programmas, un atbilstoši mēs esam baznīcā tagad, un Fīrekers kā baznīcas darbinieks, viņš varbūt nekalpoja kā mācītājs, kaut arī pilnīgi 100% drošības nav, bet mēs zinām, ka viņš bija augsti teoloģiski izglītots. Viņš bija gan Tērbatas universitātē, gan Leidens universitātē izglītots, un viņa prasmes un zinības atzīmē arī Adolfijs savā ievadā, ka viņš bija tiešām spējīgs gan visās vecajās valodās, gan arī, protams, latviešu valodā. Un mēs šeit esam baznīcā, jo viņš ir baznīcas dziesminieks. Un mans uzdotais temats ir Kristofa Fīrekera garīgās dziesmas. Temats ir pārāk plašs, es nespēšu ne tuvu viņu nosekt, tāpēc es gribu uzreiz viņu sašaurināt, un es gribu ķerties pie paša grūtākā, ar ko cilvēki sastopās, kad viņi dzird par Fīrekera dziesmas, īpaši to senajās versijās, un tas ir šī diminutīvu lietošana, vai ne? To jūs esat pamanījuši jau, kad mēs dziedājam šīs te neskaitāmie diminutīvi, pamazināmās, pamīlināmās pakāpītes, kuras griežās ausī. Modernā cilvēka izjūtē tas liekas pa daudz, par traku, par sentimentālu un tā tālāk. Un ir īpaši kristiešiem, kad dzird vārdu dieviņš, ar šo te šādā te formā uzreiz mēs drusku saraujamies, jo mums liekas, ka Dievs tiek pamazināts kaut kādā veidā. Es jūs gribu jau sākumā pateikt, ka tas nebija Fīrekera nodoms nekādā veidā Dievu pamazināt, tieši otrādi, bet es gribu jums atklāt viņa teoloģisko domu gāju. Un varat nešaubīties, ka Fīrekeram, kā ļoti augsti izglītotam cilvēkam, kā valodas ziņā, ģēnijam, apdāvinātam cilvēkam, viņam bija dibināti iemesli, kāpēc viņš dzejoja tā, kā viņš dzejoja, kāpēc viņš rakstīja, kā viņš rakstīja. Un Māris Gruduls lieliskajā grāmatiņā tur ir uzskaitīti šie te iemesli, kāpēc šie diminutīvi tiek lietot. Un pirmkārt jau tas ir vācu oriģinālos, ko viņš atzējoja, tur bija šie diminutīvi. Otrkārt, tas atvieglina atskaņas. Daudz vieglāk veidot atskaņas ir un dara latviski skanīgākas vārsmas. Un treškārt, diminutīvi, kas atrodam arī latviešu mūsu tautas dziesmās, latviešiem ir tuvi, vai ne? Latviešiem patīk. Un tas tuvina latviskai dzīves izjūtai. Es no savas puses gribu pievienot kādus teoloģiskus iemeslus, kāpēc viņš tā darīja. Un es jau no sākuma gribu noliekt to, ka dieviņš šeit tiek lietots pamazināmā. Nevis pamazināmā, bet latviešiem šeit ir domāts pamīlināmā pakāpē. Un ir pilnīgi skaidrs, ka viņam mērķis bija darīt Dievu tuvāku, mīļāku latviešu cilvēkiem, latviešu dvēselēm. Un to ir viegli demonstrēt no Fīrekera dziesmām, ka Dievs viņam ir tas pats Bībeles visu varenais, visu spēcīgais, neaptveramais Dievs. Un Fīrekera prāt ne jau tā Dieva varenība ir latviešu problēma. Latviešu problēma ir tas, ka viņš nesaprot evaņģēliju Dievu. Un tieši to viņš risina, ka baznīca, kristietība, Dievs latviešiem saistās ar kaut ko tādu tālu reliģiju. Un tas radies šīs neveiksmīgās kristianizācijas rezultātā, un kristietība daudziem liekas no ārpus uzspiesta, no augstākas kārtas un tāda tāla un nesaprotama. Tad Fīrekera tas īpašais pūliņš un centiens ir ar visbrīnišķīgāko izjūtu, kāda viņam, ar brīnišķīgāko prasmi, kāda viņam ir, iedziedāt evaņģēliju Dievu latviešu sirdīs. Tātad viņš grib, lai arī latvieši iemīlētu šo kristīgo Dievu. Tāds pirmkārt ir šis baznīcas teoloģiskais konteksts, kurā Fīrekers šeit neretā viņš piedzimst. Viņš redz, kādas ir šīs te latviešu problēmas ar kristietību. Viņam jālauž latviešu aizspriedumi un jāieved viņus Bībeles pasaulē. Un, piemēram, jau vēl pēc kāda gadsimta mums ir tāds vīrs kā Herders.
Un viņam ir tāds salīdzinājums starp vācu valodu un latviešu valodu. Un viņš saka, ja vācu valoda izklausās gluži kā tāds baznīcas zvans, bing bong, tā skan vācu valoda, tad latviešu valoda skan kā tāds maigs galda zvaniņš. Tad ir ļoti būtiska atšķirība, kā šīs valodas skan, šī izjūta. Un Fīrekers tad mācās atdarināt šo latviešu lirisko galda zvaniņu skaņu un mēģina tādā veidā runāt ar latviešiem. Ja latviešiem jāsludina evaņģēlijs, tad tas ir jādara ar visu sirsnību, maigumu un brālīgumu. Pietiekami daudz latvieši no baltvāciem bija saņēmuši bargumu un pavēles, kunciskumu un pamācības. Bet mēs jau zinām kristīgo vēsti. Kristus nāk pie mums kā brālis, kā draugs, pat kā līgavainis, kā brūdgāns, kā mēs dziedājam dziesmā. Un viņš nāk nest prieku, viņš nāk nest mieru, piedošanu un žēlistību. Un tātad evaņģēlijs ir Dieva mīlestības vēsts. Un kā tāda mīlestības vēsts cilvēkiem arī viņa jāpasniedz. Tas jādara mīļi. Tātad Fīrekers pāri visam grib būt evaņģēlija prieka un sirsnības dzejnieks. Tātad, lai latvieši beidzot sajustu, ar kādu Dievu viņam ir darīšana. Un ko mēs tagad darīsim? Es tā pēc katehisma principa iziešu Dieva trīsvienībai cauri. Var trīsvienīgo Dievu tēvu, radītāju, dēlu, pestītāju un svēto garu svētītāju. Un ieraudzīsim, cik tuvu un personiski mūsu dzīvei Fīrekers rāda šīs trīsvienības personas. Vispirms par Dievu tēvu. Viņš dzied par tēva sirdi, par tēva gādību. Tas kungs tāds žēlīgs rādās, kā tēvs par saviem bērniņiem, stāv bēdās, klāt jebkādās un gādā par mums nabagiem. Tātad kā tēvs ar saviem bērniņiem. Tieši tā Dievs nāk pie mums. Tēva rūpes aptver visu mūsu dzīvi, visu mūsu eksistenci. Jau viņš saka, kopš ieņemšanas brīža, kad bijām mātes miesās, jau tad Dievs īpaši rūpējās par mums. Ieklausieties, cik brīnumaini viņš to dzeļiski pasaka, kā Dievs rūpējās par mazo cilvēciņu mātes miesās. Kad tas mazais cilvēciņš ar kauliem sasaistīts, ar ādu aptaisīts, dzīvu dvēseli viņam ir ierādīta. Un tad viņš brīnišķīgs rindas raksta ļoti skaisti. Vēl tas bērniņš tumšumā, jau tam galdiņš gatavs stāv. Savas mātes miesiņās, savu tiesu dabūjās. Kaut gan bijis vājš un mazs, netrūks tam ne šis, ne tas. Tiekams nāk priekš gaismības. Jūs redzat šo te, iedomājieties bērniņu tumšumā un kā viņam, Fīrekers raksta, viņam jau galdiņš gatavs klāts jau. Dievs jau viņam uzklājas galdiņu mātes miesās. Tālāk Dievs klāja galdu arī visu laiku turpmākajā dzīvē. Kā mēs izlūdzamies viņa dziesmas vārdiem, dod jauku saulīt, labu gaisu, ir siltu lietutiņu, kā mums var dot tā zeme maizi un citu labībību. Tas lauciņš ģērbts un sataisīts, tas graudiņš laikus izbārstīts, Dievs kungs uz tavu vārdu. Tas lauka galds stāv paklāts gan no tavām tēva rokām, dod no tām paēst arī dzan, bez bēdām un bez mokām. Tad tapsi slavēts mīļais Dievs, tad tevi teikt nemitēsies tie veci līdz tiem jauniem. Kādu jūs Dievu šeit redzēt? Ne jau bargo, bet mīļo Dievu, labo tēvu, kas visur gādā, visur klāj galdu. Mums ir tāds radītājs, tāds labs dieviņš visā savā radībiņā. Vēl jau lielāku sirsnību Fīrekers ieliek savā dzejas valodā, kad viņš runā par trīsvienības otro personu, lielo pestīšanas nesēju Jēzu Kristu. Acīm redzami, Fīrekers vēlās parādīt Jēzu visā viņa pazemīgajā piemīlībā, kādā viņš ir ieradies virs zemes. Mēs jau dziedājām Ziemassvētku dziesmas, kā viņš dzied par saldo zeltaino puisēnu, kas nācis glābt mūsu rūgto dzīvi. Vai arī šīs te brīnišķīgās rindas, iekš tumšās kūts, ak brīnums liels, guļ pliks tas skaidrais Dieva dēls,
uz cietām cisām trinās, jo caur tavu kailu nabadzību tu dod mums debes bagātību. Kad Fīrekers dzied un dzeļo par Jēzu, tad mēs ar ērģeļu valodu lietojot, viņš it kā ieslēdz citu reģistru. Viņš ar daudz lielāku sirsnību un mīlestības intensitāti viņš uzreiz runā. Un mēs dziedājām pirms brīža šo te kā spoži spīd mans Jēzuliņš. Tas bija klasisks piemērs tam. Un viņš spoži spīd, un viņš ir rīta zvaigznes spožumiņš. Viņš ir sirds saldais jaukumiņš, mans brūtgārniņš, mans spēles vainags, dārgs un jauks, Dievs cilvēks, visu mīļais draugs, viens augsti dzimis ķēniņš, sirds puķīt un mans patvērums. Un tā tālāk, un tā joprojām. Tur ir šie epiteti birst kā no pārpilnības raga, un it kā viņš visu mīļuma un maiguma valodas robežas grib pārbaudīt. Cik nu var izteikt to visu, kādu mīļumu attiecībā pret Jēzu. Vēl es jūsu uzmanības gribu pievērst viņa ciešanu un krusta dziesmām. Mums nav laika šeit iztirzāt, mums vienkārši ierobežots, ko mēs spējam šeit. Bet, ja jūs paši gribat, paņemiet viņa 39 pantu garo dziesmu, modrējies tu mana sirds. 39 panti, kuros viņš iziet cauri visam ciešanas stāstam. Jo, zināt, ciešanas stāsts ir garš, un tur viņš iziet cauri katrai epizodei. Un katrā epizodē viņš ne tikai apraksta ļoti tēlaini, tas ir Jēzu notiek, bet attiecina to uz mums, ko tas nozīmē mums. Un to viņš katrā atsevišķā pantiņā dara. Tas ir vienkārši fenomenāli, kā viņš pamanās pietuvināt šīs Jēzus ciešanas un dara to par tādu grēksūdzes un grēknožēles un pašpārmaiņas katārs cilvēkā ar šiem te pantiem. Tā viņš pietuvina Jēzu latviešu cilvēkam ar savu šo te izjusto valodu. Arī par svēto garu ir sakāms tas pats. Jā, Dievs svētais gars, vai ne? Visvarens, visu zinošs, visur esošs. Bet viņš vasaras svētkos ir atsūtīts pie mums, kā viņš ir atsūtīts. Viņš ir atsūtīts kā vistuvākais draugs, aizstāvis, palīgs, ticības devējs. Viņš dos mums katram personiski. Un tieši tā Fīrekers arī personiski grib pasniegt mums viņu. Ieklausieties, cik brīnišķīgi tas izklausās Fīrekera atzējojumā. Nāc, ak svētais garīgi, nāc mūsu sirdīs spīdēt sāc un mums Dieva prātu māc. Nāc tu mūsu palīdzību, nāc tu dārgā dāvaniņa, nāc tu siržu gaišumiņu, jauks prieciņš grūtībās, saldais viesiņš sirsniņā, dzestrais vēstmiņš karstumā, dodiekš darbiem atpūsties, bēdu slāpēs dzesēties, lai pēc raudām smeļamies. Es gribu atkal un atkal uzsvērt šo Dieva gara, tuvuma, mīļuma, personiskumu sajūtu, ko viņš rada, ka šis visvarenais Dieva gars ir mūsu palīdziņš, dāvaniņa, gaišumiņš, prieciņš. Arī tagad karstā laikā viņš ir vēsmiņa karstumā, slāpju rendētājs, kurš mūsu asaras pārvērš smieklos, priekos un smaidos. Vai jūs redzat, kā viņš trīsvienīgo Dievu raksturo priekš latviešu un ar šo te latviešu galda zvaniņa valodas izjūtu? Un viņš visu to sirsnību, smalkumu, mīļumu, labvēlību grib ienest mūsu attiecībās ar Dievu. Jo tāda taču ir evaņģēlija būtība, ka mēs arī lasījām šos te vārsmas. Es grēcīgs cilvēciņš, es bēdīgs nabadzīgs. Un kad es tāds cilvēks būdams, to uzrunāts no Dieva ar vislaipnākajiem vārdiem. Un ne tikai vislaipnākajiem vārdiem, bet ar mīļvārdiņiem, ar deminutīviem. Šeit mēs pie tā nonākam. Bet Fīrekers iet tālāk. Viņš ne tikai saka, ka Dievs mūs tā uzrunā, bet mēs arī varam viņu pretī tā uzrunāt. Te arī mēs nonākam pie tā, kāpēc viņš Dieviņu sauc par Dieviņu. Tas nav pamazināmā, tas ir mīļuma veidā. Tāds ir evaņģēlija Dievs, kā viņš to prezentē.
evaņģēlijs un Dieva vārdi mums ir saldi vārdi, kas daudz atkārtojās viņa leksikā. Kā mēs dziedājām, tavs saldais evaņģēlijums ir medutiņš un pieniņš. Vai kādā citā vietā, gan mani grēki biedē mani, tie liek man kaukt un raudāt, bet kad tavs saldīgs vārds atskan, ka man būs smiet un glaudāt, tad mana sirds no prieka lec, tāpēc, ka tava vaiga svec, tu man tur liksi spīdēt. Ievērojiet, es pirmoreiz lasu šos te vārdus, ka man būs smiet un glaudāt. Tā ir tāda veca forma, varbūt jūs zināt, ko tas nozīmē, glaudāt, glāstīt. Un viņš runā par glāsta vārdiem. Dievs, man liek smieties un runāt glāsta vārdus, diminutīvus vārdus sakot. Viņš man liek runāt diminutīvus, tāpēc mana sirds no prieka lec, tāpēc, ka tava vaiga svec, man ir apgaismojis Dievs, un tāpēc es varu runāt tā, kā es runāju. Jūs saprotat, uz ko es vedu? Viņam ir teoloģisks pamatojums šiem diminutīviem. Tāpēc tā ir tāda kā dievišķā gramatika vai dievišķā izteiksme. Viņš ir mācījies šo debesu un eņģeļu valodu, šo evaņģēliju, un tas latviešu sirdis jāpievērš šim te Dievam, Dieva žēlastībai, tam, ko Kristus mūsu labā darīs. Un viņš aicina saņemt šos saldos vārdus un atbildēt Dievam līdzīgi. Tātad jūs dzirdējāt par šiem glauda vai glāsta vārdiem. Un vienlaikus pierekties arī apzinās, ka attiecībā uz Dievu cilvēkam nenāk dabiski šāda te valoda. Debesu lietiņas, kā viņš raksta, grēcīgam cilvēkam ir svešas. Tā piemēram, viņa bērna dziesmiņā viņš saka, ak, tēvs tavs, nabaks bērniņš nāk, sāk mācīties, ko tas nemāk, ne prasdams debesu lietiņas, ne citas labas mācības. Un runa jau nav tikai par bērniem, runa ir par mums, par pieaugušajiem, kas neprotam par šīm debesu lietiņām runāt. Fīrekers raksta, mans prāts ir tumšs un ļoti vāja lieta, ir pati sirds pret taviem vārdiem cieta, dod skaidru prātu un ziņas klāt, dod pret to cieto mīkstu sirdi vietā. Šeit mēs saprotam mūsu grūtības, ka bez Dieva vārdiem, bez Dieva gara cilvēks debesu lietiņās ir kā akls un neapgaismots. Tāpēc gribu jums rādīt tagad kādu īpašu Fīrekera dziesmu, ko es atradu, kas ir veltīta debesu lietiņām. Šī dziesma sākās šādi. Dievs kungs dod savu garu, ka es cik manīdams pareizi dziedāt varu par debesu lietiņām. Iekš viņas saulītes, kur man būs dzīvot priekā, kur man ne rūps, ne nieka, tur Dievs man atspīdēs. Tātad runa ir par to, kas ir iekš viņas saulītes, nevis šai saulītē, bet viņā saulītē. Kā lai mēs pareizi dziedam, kas būs tajā saulītē? Jo tā būs tā mūžības jaunā dieniņa. Dieniņa, kad nāks mans pestītājs, kad es no nāves piecelts un debesu godā iecelts, tur būšu skaidrībā. Jo tur mēs spīdēsim tik spoži kā saule un zvaigznītes. Tur mēs lūksim, ņemsim droši, ko sirds vien piegribēs. Tur savu pestītāju ar prieku skatīsim, kas pelnīs mums debesu māju ar savām asinīm. Dievs Tēvs, Dēls, Svētais Gars, mums tur priekš acīm stāvēs, viss debesu pulks to slavēs, neviens mūs neaizskars. Tātad no vienas puses viņš dzied un zejo par šo te debesu lietiņām, bet viņš arī rāda šo nesaderību. Mūsu nesaderību, kāda zemes bērnam ir ar debesu lietiņām. Un viņš saka tādu interesantu frāzi, šeit mēs kā bērni grābstam, tur skaidri runāsim, šeit mēs pēc Dieva slāpstam, tur netrūkstam jeb šim. Tātad pagaidām mēs tikai mācāmies apjaust šīs lietiņas, mēs grābstam kā bērni. Bet tālāk izskan tas lielais apsolījums, ko es gribu jums īpaši uzsvērt. Tur viņā pasaulē Dievs runās vien ar glaudiem un spīdēs saviem ļaudīm kā spožā saulīte. Tad tur viņā pasaulē Dievs runās vien ar glaudiem.
Ko tas nozīmē? Tātad blakus tam, ka Dievs mums spīdēs visā savā spožumā, visā savā labvēlībā. Ieklausieties, Dievs runās tik ar glaudiem, tikai glāsta vārdus. Dievs runās ar mums tikai ar diminutīviem. Tāda ir tā viņa doma. Tātad Dievs runās mums mīlinātā, priecīgā, sirsnīgā valodā bez jebkādām dusmām un skarbumu. Kāpēc es tik ļoti uzsveru šo lietu? Es salīdzināju vācu oriģinālu, tur nemaz tādas lietas nebija. Tagad tas ir tas, ko pats Fīrekers šeit ir ielicis. Tā ir viņa doma, ka Dievs mūs runās tikai ar glaudiem, tikai ar šiem diminutīviem. Kāpēc tas ir svarīgi? Tas apstiprina šo glaudu, jeb glāstu valodu par evaņģēliju, par debesu īsto valodu. Tāpēc mēs varam runāt par Fīrekera dievišķajiem diminutīviem, par šo debesu, par eņģelīšu valodu, ko viņš mācās pats un māca mums visiem, ka šīs zemes postā jau zemes bērns var dzirdēt un var runāt evaņģēliju, var kristībā, grēku piedošanā, Dieva mīlestības vārdos un apsolījumos, kad Dievs mūs aicina pie sava galda, tur viņš visur runā šo te glaudu vai glāstu valodu. Bet viņā saulītē tur viņš runās tikai ar glaudiem, ar mums. Es ceru, ka es pietiekami skaidrs izskaidroju šo domu, un es gribu parādīt, ka Fīrekers nekautrējās mēģināt to, ko baznīca un daudz teologu bieži kautrējās darīt. Jo bieži jūs lasīsiet evaņģēliju, tur Jēzus runā, ka debesu valstī būs kā kāzu mieles, tas būs mīlestības mieles. Un tas būs līgavas un līgavaņu brūtgāna un brūtas satikšanās, un tā būs mīlestības pilnas savienība. Un Fīrekers nekautrējās lietot šo juteklisko valodu, kas izteica šo mīlestību. Un viņš pat nebaidās iet pārspīlējumos, tāpēc viņa runa ir bieži piesātināta ar diminutīviem. Viņš neuztraucās, ka viņš izskatīsies smieklīgs, naivs vai bērnišķīgs, un viņš saprot, ka tāds ir evaņģēlija liktenis šai pasaulē, ka tas tiek apsmiets. Protams, pēc tam sekoja racionālismu laikmets. Un, protams, racionālisti pilnīgi nesaprata tādu veidu valodu. Un kas notika ar Fīrekera dziesmām? Ļoti viņas tika izravētas, izmestas laukā, liela daļa nepārdzīvoja tieši šo te glāsta vārdu dēļ. Bet, ja mēs lasām oriģinālo Fīrekeru, kas mums tur acu priekšā bija izlikts koridorī, tad jūs redzēsiet, ka tur ir pārbagāti ar šiem diminutīviem. Un ne tikai attiecībā uz Dievu, bet arī savstarpējībā, tādā, ka viņš runā par brālīšiem, par māsiņām, par draudziņiem, par eņģelīšu kopību. Un viņš runā par tiem visiem, kas mums jau gājuši pa priekšu ticībā, ka viņi mūs sagaidīs. Ieklausieties, tur svētie bildināsies pa 100 000, tie saņems mūs ar prieku kā savus brālīšus. Tur arī daudz pārlieku no eņģelīšiem būs tie šķīstie gariņi, sirds brālīgi mūs pieņems un savā pulkā ieņems mūs skūpstīs mīlīgi. Neviens cits citu jautās, kas šis, jeb kas ir šie. Viņš pazīs, ar to glaudās, ko viss neredzējis bija. Mēs visi zināsim un mīlējušies kļūsim. Mēs kopā brāļi būsim. Viņš man un es atkal šim. Jūs dzirdat, jūs redzat, viņš uzbur šo dzīvo, mīļo, draudzīgo satiksmi, kāda būs debesīs, kur mēs viens otru pavisam dziļi pazīsim, kur mēs viens ar otru glaudāsim, kur mēs runāsim mīļus vārdus un ar cilvēkiem, kurus mēs iepriekš nepazinām. Tāda ir tā viņa vēsts par nākamajām lietiņām. Arī tālāk, līdzīgā garā Fīrekers raksta, tur dzirdēsim, mēs skanām tās debesu spēlītes ar jaukām dziedāšanām, tā debesis aizskanēs. Mūs Jēzus uzlūkos, tās acis uz mums mezdams un savas rokas plezdams, mūs ņems un apmīļos. Mēs ar tiem eņģelīšiem tad gribam pieiet klāt,
ar Dieva sulainīšiem šo dziesmu nodziedāt. Svēts, svēts, svēts mūsu Dievs, Tēvs Dēls ar svētu garu, kas valda viens ar varu, tam mēs padodamies. Protams, viņš arī atzīst, ka pagaidām mēs esam iesācējušies lietās, mēs esam tikai ceļā uz turieni, šīs debesu vietiņas ir vēl tikai tālumā. Bet viņš saka, tas nav dzirdēts ausīs, ar acīm neredzēts, kas tiem, kas Dievam klausīs, no Dieva novēlēts. Kad sirds to apdomā, tad nāk tai lielā priekā, ne bēdā vairs nenieka to pasauli nicina. Un beidzamais pantiņš ir tādas evaņģēliskas nots nobeigts. Tāpēc mēs savās bēdās negribam izsamist, bet iemīt Kristus pēdās, ciest, kad tie mūs ienīst. Dievs no mums neatstās, paīsinās to laiku, liks redzēt savu vaigu un mūs iepriecinās. Ceru, ka mana runa palīdzēja jums saprast Fīrekera deminutīvus, kad tas ir tas, kā viņš izsaka evaņģēliju, ka Dievs uz mums runā mīļi, un mēs drīkstam atbildēt viņam mīļi. Vai jūs piekrītat man vai nē, bet es ceru, ka tas jums lika iedziļināties šajos tekstos, kurus jūs dzirdējāt pāri. Paldies par jūsu uzmanību!